gan valsts ceļiem PDF un vektortāti. Viņi norādīja, ka viņi grib PDF, vai otrs norādīja. Es nenorādīju, ka man vajag abas divas formātas. Līdz ar to ir lūgus tomēr ievērot šos viņu nosacījumus, lai tur nebūtu tā, ka viņiem dotos problēmas. Jāparaksta ir arī ar e-parakstu PDF formāts. Tikai šie divi formāti ir tādi. Šobrīd ir tikai divi. Autoritātes vairs nē. Tā, pagājiet. Viena lieta ir autoritātes arī vektortāti. Runa ir nav svarīgi, kādā programmatūrā jūs to grafisko daļu esat izstrādājuši. Galvenais, ka tas ir vektortāts formāts, kur jūs nosūtat. Vai nu pārvēršot PDF-ā, vai nu nosūtot vektortātos. Tas ir izstrādās. Vai jūs viņu taisat PGN, vai album kādā, vai kaut kādā citā formātā, tam vairs nav nozīmes. Jāparaksta gan PDFs, gan vektortātos. Svarīgi ir kas? Svarīgi ir sākt veidot šos te nosūtāmo datu failu nosaukums. Pēc tam no tiem būs atkarīgs visa projektā e-lietas sagatavošana. Otra lieta ir, tas palīdzēs arī saprast, ko jūs esat nosūtījuši. Un mums pagājušajā otrdienā, kad mēs runājām ar citu kompānijas daļu, tika ielikts priekšlikums. Mēs no sākuma bijām paredzējuši, ka šos nosaukumus neliekam iekšā nekādas, kādas ir apzīmējuši šajos nosaukumus. Par to, kā veidot šos failu nosaukumus, mums ir ielikt informācija mājaslapā, bet no iepriekšējās sanāksmes izskanēja tāda informācija vai priekšlikums, ka tad, kad sūta institūcijām saskaņošanai šo projektu, tad tomēr ieliekam iekšā kaut kādas apzīmējumi, lai tām institūcijām vieglāk uztvērt to informāciju, kas ir aizsūtīts un paši saprotam, kas ir aizsūtīts. To vecrokātas ir apzīmējumi lietām. To vecrokātas. Tā, jā, tagad tik veco. Jautājums ir par to, ja ir 7, 8 vai ir bijuši zemes ierīcības projekti ar 60 zemes vienībām, atkārts ir bijis. Kur tad liek? 60 neieliksim, arī 3 vai 4 arī būs daudz. Mēs norunājām tā, es tikai pasaku jums, kā mēs norunājām, varbūt jums ir citas idejas. Norunājām tā, ka liek iekšā to, kādas tikai vienu, bet veco, protams veco, un tikai vienu, un to, kura skaitliskā vērtība pēdējiem 4 cipariem ir vismazākā. Nu, tā iepriekšēji jūsu kolēģi teica, ka tā ir visvieglāk pateikt, kur tad būtu jāliek. Jo īstenībā diezgan grūti pateikt lielāko, mazāko, vidējo, kuru tad kādas ir apzīmējumi. Īpašuma kādas ir apzīmējumi? Ja tā ir plānotā... Īpašumam nav kādas ir apzīmējumi. Īpašuma. Otra lieta. Īpašumā var būt 17 zemes ierīces, bet zemes ierīcības projektus izstrādāt tikai vienu. Varbūt arī otrādi, ka visam zemes vienībām tā. Varbūt arī visam, jā. Īpašuma numurs nav laba lieta, ar ko runāt zemes ierīcības projektā. Tas ir tas, ko es sāku teikt. Zemes ierīcības projektu neizstrādā īpašumam, aizmirst tādas lietas. Izstrādā zemes vienībai. Īpašums, tas ir kaut kas virtuāls. Tas ir virtuāls jēdziens, ko nevar plaknē parādīt. Jūs izstrādājat zemes ierīcības projektu zemes vienībai. Dažādiem mērķiem. Tas ir cits jautājums. Tā, par šo ir skaidrs. Pār projekta tālāk. Tā, projektu institūcijām saskaņošanai nosūta zemes ierīkotājs pats, vai viņš sūta no savas e-pasta adreses, vai sūta no savas komercsabiedrības oficiālās e-pasta adreses, tā ir jūsu brīva izvēle. Uz kādu e-pasta adresi sūtat uz institūcijas oficiālo e-pasta adresi vai projektu nosacījumos norādīto. Pieļaujamā projekta izstrādes nosacījumos institūcija jums varētu arī norādīt, ka nosūtat projektu saskaņošanai PDF formātā uz e-pasta adresi tādu un tādu. Tādu, protams, varētu būt situācija. Ko rakstat? Man pārmet
pašvaldības institūcijas par to, kā zemes ierīkotāji šobrīd sūta kaut ko saskaņošanai, nenorādot, kas tas tāds ir, par ko iet runa, pieliek kaut kāds fails klāt, aizsūt un grib, lai visi pasauli saprot, ko viņi ir domājuši un par ko iet runa. Būtu svarīgi, es jums tikai atgādinu tie, kur tā nedara, un iespējams, ka jūs esat tie, kur ļoti korektēri, e-pastā saskaņošanā norāda tematu, par ko iet runa. Stāties priekšā institūcijas, kur saņem. Meitenes mīļās, man jums būs jāizsēdina, jūs traucējat, mums tiek filmēts, un ja tur skanēs cauri, jūsu čuksti nebūs forši. Stāties priekšā institūcijām saskaņošanā, jeb institūcijām tiek saņemti dokumenti, es nesādos priekšā, bet ļoti liels skaits. Un atrast, kurš būs jūsu zemes ierīcības projekts, būs diezgan pamatīgi, vai sarežģīti. Nevajag mums liels skaits, man pašai dienā e-pastu, mēs 40 dienā. Lai es atrastu, man te kāds sūtīs kaut ko saskaņošanai, tas ir diezgan grūti. Jūs paši interesēs norādīt korektu informāciju. Un to pašu katastrāciju. Tad ir būs, kas līdz šim lielākā jūsu sāp, ko es esmu saklausījusi no jums, ir tā, ka institūcijas šos saskaņojumus nesniedz laikus, ka jums no viņiem ir jālūdzās šo saskaņojumu izsniegšanu, vai ka jums ir jāiet un jāsēž rindās un jāgaida, kad viņi varēs no savus zīmos spiet uz tiem saskaņojumiem. Šobrīd noteikumi parasti nepārprotam, ka kurai institūcijai, kurai šie saskaņojumi pieprasīti, sniedz savu atbildi 15 darba dienu laikā, neilgāk. Protams, jau ir ātrāk, bet neilgāk kā 15 darba dienas. Tā paša kultūras pieminiektu aizsardzības inspekcija ir saskaņojusi šos 15 darba dienas. Tad, kā viņa var sniegt šo te saskaņojumu? Šajās 15 darba dienās viņi vai saka, ka viņi ir saskaņojis projektu, vai nu atsaka saskaņot šo te projektu jūs izstrādātu. Pašvaldībām, vēlreiz uzsver, nav noteikti neparedz, ka projekts būtu saskaņojums ar pašvaldību. Tūlīt pastāstīšu, kāpēc. Par šo te, šis bija viens no argumentiem, dēļ kā šie noteikumi paši zina, ka aizgāja vēlāk, 2 mēnešus vēlāk, nekā viņiem vajadzēja stāties spēkā. Un dēļ šīs saskaņošanas procedūras prasību par to, ka pašvaldības ir jāatslogo no administratīvā sloga, neliekot viņiem 3 reizes darboties ar projektu. Vienreiz tad, kad cilvēks prasa, es gribu izstrādāt zemes ierīcības projektu, tad vēl kaut ko saskaņot, un tad vēl pieņemt beigās lēmumu par apstiprināšanu. Pret šo 3 reizes projektu saskaņošanu un ar vēlmi mazināt pašvaldībās administratīvos slogus un ietaupīt resursus, iebilda Latvijas pašvaldības savienība, kur ir visu pašvaldības tā kā akci sausas rokas, un dēļ šī iemesla dēļ šī prasība arī no noteikumiem ir izņemta ārā, paredzot skaidru un gaišu, ka projektu saskaņot pašvaldība varēs tad, kad viņa viņu apstiprinās. Un tur būs viss kopā. Visi nosacījumi, visi dokumenti, kas viņai jāpārbauda un tam līdzīgas lietas, saskaņojumi un tam līdzīgas lietas. Pie pašas projektu izstrādes, saskaņot, kāpēc pašvaldība arī diezgan bezjēdzīga. Tur nebūs visa iekšā informācija. Tur būs tikai tas, nebūs visi nosacījumi, ko pašvaldība ir prasījusi. Kaut vai tas nosacījums, ka projekts ir saskaņojums ar visām tām un tām institūcijām. Jo jūs jau tikai sūtat vēl saskaņošanai. Otra lieta, kas tur nebūs, ja pašvaldība būs norādījis, projekts ir saskaņojums ar visiem kopīpašniekiem. Tur nebūs tās lietas iekšā, jo jūs tikai sūtat saskaņot citām institūcijām, kuras snieguši projektu nosacījumus. Pašvaldībām
pilnīgi. Nu, es negribu teikt, ka kāda pašvaldība nevar saskaņot ar mani saskaņot. Tad jums ir jāraksta mums vēstulītes. Vēstulītes, ka viņas prasa šāds te jocīgs gājiens, un mēs rakstīsim atpakaļ, jo viņi bija tie, kur iebildu visvairāk par to, ka viņiem vajag entās reizes kaut ko skaņot. Pilnīgi loģisks izskaidrojums. Tātad, vai nu saskaņo, vai sniedz motivētu atteikumu. Kā tad viņas saskaņo? Noteikti, jā. Bet mēs nosūtam to elektronisko projektu saņošanu. Viņiem mums ir jāatbild, ka ir saņemts. Tā, jā. To es aizmirstu jums iebilst, bet tā ir ļoti būtiska lieta. Uzraksta pastā atpakšā vēstuli. Lūdzu, informējiet par šīs vēstules saņemšanu. Viņiem būtu jāatbild, kad ir saņemts. Tas neizslēdz iespēju, ka nebūs, bet tas jums, zināt, kā vienmēr vajag pārliecināties, ka kāds ir saņemts. E-pasti ir e-pasti. Mums pašiem viņi dēļ drošības sistēmas bieži vien nobirst kaut kur citur, jo tur ir saskatījuši mūsu drošības dažādas funkcijas, ka tur pastāv kaut kāda riski iekšā vai kaut kas tam līdzīgs, un tad aizsūt uz miskastēm dažreiz. Tāpēc vajag pārliecināties, kad ir saņemts, un ja jūs šādu atbildību nesaņemt, tad labāk uzrakstat vēlreiz, ka jūs esat nosūtījuši, bet neesat kaut ko saņēmis, lai nebūtu tā, ka jūs gaidat 15 dienas, un neko nesaņemt, jo izrādāt, ka neviens nav saņēmis šo jūsu e-pastu ar sūtīto projektu rakstu. Protams, bet to vajag norādīt apakšā. Ja jūs apakšā e-pastā nenorādīsiet, tad būs pēc katras cilvēka ieskatiem. Gribu sūti, negribu nesūti. Jaunākas neko nav dzirdējis par saņemšanu ar datu uzturētu. Tā, teikšu uzreiz. Tā, precizēšu, ko jūs saprotat ar vārdu datu uzturētāji, kas man būtu jāsaprot ar vārdu datu? Un tie, kas tīs pašvaldībās uztur. Tā. Noteikti skaidri un gaiši pasaka, ka pašvaldība norāda institūcijas, ar kurām ir saskaņojuma projekta grafiskā daļa, ja to kompetenci skar projekta risinājumu. Tātad ar tām institūcijām, kuras var ietekmēt projekta risinājumus, kuras ir tās institūcijas. Datu uzturētājs var ietekmēt projekta risinājumus. Nevar nekādā veidā. Līdz ar to pašvaldībai izsniedzot projekta izstrādes nosacījumus, nav tiesību norādīt, ka projekta grafiskā daļa. Kāds sakars, ko datu inspekcija jums datu uzturētājs? Viņi jau nespēko, viņi savāc. Viņi par to, ka viņi ir reģistrēti tajā datubāzē. Projekta grafiskā daļa, kas nav vēl saskaņota, jo jūs sūtat visām institūcijām vienlaicīgi, kurām vajag. Tas ir viens jautājums. Visām aizsūtat un gaida 15 darbības. Nav vairs tā, kā bija. Paņemt grafisko daļu un skrien tagad pie viena, pie otra, un te jums krājās tie zīmoci. Jūs vienā dienā aizsūtat visām, to, ko jūs esat sagatavojuši elektroniski. Datu uzturētāji šīs te grafiskā daļa pat īstenībā likt nav kur. Tāpēc tas nav projekts vēl. Tas nav zemes ierīcības projekts, tas ir zemes ierīcības projekts, tā varat nosaukt. Viņš pēc būtības ir materiāls, kurš tālāk tiks papildināts un rezultāti būs pašās beigās. Mēs runāsim. Es zinu, ka pagājušajā otrdien arī runāju kolēģi par šo tēmu. Te nav nekāda sakara ar nosacījumiem, te nav nekāda pēc būtības nav vajadzīgs sūtīt datu uzturētāji. Jo tas vēl nav projekts. Viņi tikai nosūta saskaņošanai. Tur nav daudz lietas iekšā, vēl par ko mēs runāsim, kā būs jābūt. Bet tagad par to, kā institūcijas saskaņo. Institūcijas saskaņo ar, pirmkārt jau ko, viņas var atsūtīt jums ar elektronisko parakstītu, nosūtīto grafisko daļu. Jūs būsiet parakstījuši vienalga, vai tas ir PDFs, vai tas ir vektordatu formāts.
To, ko jūs viņām aizsūtījāt, viņas var atsūtīt atpakaļ parakstītu ar savu elektronisko parakstu. Kāds cilvēks ir parakstījis un atsūtījis jums atpakaļ. Pats labākais variants. Otrs variants ir, ka viņi atsūta jums dokumentu par saskaņošanu. Dokuments ir dokuments, ja tam ir juridisks spēks. Tas nozīmē, ko? Tā projekts ir jāsaskaņo, ja viņi saskaņo ar dokumentu, tad viņam ir jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu. Tas var būt izraksts no kaut kāda dokumenta, kurš ir sagatavots kā ar elektronisko parakstu, tas var būt kaut kāds citādāks, vai tas var būt dokumentu oriģināls ar elektronisko parakstu, vai ja ir bijis papīrā sagatavots kaut kāds dokuments, tas var būt kā izraksts sagatavots elektronisks, ir kāda elektroniska dokumenta. Un trešais veids ir ar elektronisku pasta vēstuli, ar informāciju par koleģiālās institūcijas lēmumu, ar kur saskaņots projekta grafiskā daļa. Tad drusci nomūsim tie vārdi ir informācija par koleģiālās institūcijas lēmumu. Te ir domāta tāda institūcija, kurā lēmums par saskaņojumu pieņem kaut kādā